Pievelc stīgas slikti skan. Es pat nezinu, kā šo runu runāt līdz galam. Es pat nevaru saprast, kā veidot, jo bieži vien ir ļoti skaidri saprast, uz kur tu virzies, bet redzēs, kā man te vispār sanāks, nesanāks. Ja nesanāca, vainojiet karstumu, ja sanāca, slavējiet Dievu, jā, bet neko nesakiet man personīgi vienkārši, jā. Bet visādi citādi, paldies Dievam, ka Dievs māca un rāda, un ir lietas, kur mēs bieži vien esam pārāk strikti un reizēm pārāk vaļīgi paliekam. Un tad liekas, mēs nemākam, mēs kaut kā mēģinām grūti atrast mums to balansu dzīvē, tad mēs pa vienu grāvu un tad otrā grāvī esam. Un bija rakstīts Mateja 7.13 ļoti rakstīts, ir vienkārši iet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tādu pašu rakstviet līdzīgi Lūkas 13.24, Lūka 13.24 rakstīts, cīnieties, ieiet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Ja bija Mateja rakstīts ieiet, bet tad rakstīts, ka tie pašā laikā Lūkas, ka cīnieties, jo daudz gribēs ieiet, bet nevarēs ieiet. Tad, jo šaurāks, jo mazāk vietas interpretācijas brīvībai, mazāk vietas slinkumam, mazāk vietas nenoteiktībai. Jo šaurāk, jo tu mazāk tur var spēlēties. Jā, vakar mums nāmie mums bija uzdāvināta, tad tur pirms kādu laiku tāda dāvantkārta bija ogrēs, tā zinām, tās trošu trases saucamās visādi Tarzāni, meža kaķi, un mēs bijām ogrē. Ja, tad nāmie pirmoreiz gāja, tad, protams, ir trasīts, kur mums reizēm bija jāiet vienkārši pa trosīt. Protams, tur turās visi tie drošības mehānismi, bet, realitātē, daudz variantu nav, kur to kāju likt. Apakšā ir tikai trose. Protams, var krist un cerēt, ka tur trīšu sistēmā, lai kāds tā tur vēl. Bet pamatā apakšā zem kājām ir tikai viena trosīti, ja, citi viņi tur ir tie centimetrīgā vai kāda viņi tur mums bija. Bet, tu pa viņu ej un viss. Diezgan šaura sajūta ir, ja, un tur mēs jau, protams, es jau esmu mierā, jo es tā kā zinu, ka tā trīšu sistēma, ja arī es tur kļūdos, viņi man noturēs citur, bet nāmie bišķi pirmā reize, kā viņi negribēja testēt to trīšu sistēmu, ja krīt, vai viņi noturēs tā trosas pārējais vai ne, tad ir tā sajūta, ka tiešām ceļš ir šaurs. Un daudz variantu, kur to kāju likt, galīgi nav. Priekšu vai apakaļ. Jo, ja es likšu pa kreisi, tur nekā nav uz kā stāvēt. Likšu pa labi, tur arī nav uz kā stāvēt. Un tad tu saproti tiešām, ka jo šaurāk, jo mazāk vietas izpausties. Jo šaurāk, jo mazāk vietas izpausties. Un tomēr mēs redzam, ka, ja es saku cīnieties, bet par ko cīnieties? Vai ir jēga? Cits saka, kā Dievs gribēs, tā taču būs. Ko mēs tur ņemamies? Kā Dievs vēlēs, tā būs. Un tad mēs gribam tādā plūdumā ieiet. Bet ziniet, ka pasaule nevis brīnās, ka tu plūsti kopā ar viņiem, bet ka tieši otrā, ka mēs neplūstam ar viņiem, kā Pētera rakstīts Pēteri, ja? 4.1, 1. Pētera 4.1, viņš saka, ka Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka. Tā, ka viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīnas kurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tādī pašā postas dzīves straumē un zaimo jūs. Cilvēkus nepārsteidz tas, ka tev kaklā ir krustiņš, bet viņi pārsteidz tavu rīcību, ka tu neej tur, kur viņi iet. Tu neplūsti kopā ar viņiem. Tu ej šo šauro ceļu, un tu vairs nevis dzīvo miesas kārībām. Tu nedzīvo cilvēku kārībām, bet tu dzīvo Dieva gribai. Un Dieva gribai, kas ir šaurais ceļš. Un pagājušais ceļš, pa kuru jācīnās. Un tomēr ir grūti, ka tāds šaurums mums nepatīk. Cits savs ir klaustrofobija, citiem ir šaurās telpās. Viņiem nepatīk ierobežojumi. Jā, citi pilnīgi viņi uzvalkās, ja kaut kas ir neatļauts. Kā? Kur?
man viss brīvs, es esmu brīvs. Un viņi to brīvību, interesanti, daudz pat pasaulē saka, vienīgais veids, kā būt patiesi brīvam, ir vienlaicīgi būt disciplinētam vienīgi. Jo, ja es nebūšu disciplinēts un es neiešu nekad laicīgi gulēt, vienmēr nākamajā dienā būšu noguruši un es neesmu brīvs darīt, ko es gribu, jo esmu jau noguruši. Esmu sevi ierobežojis ar iespējām, ko darīšu šajā dienā. Iepriekšējā dienā, neizguļoties, neizguļoties un vēl visu kaut ko izdarot. Ļaujot, kā saka, miesai vai. Nākamajā dienā es nevis esmu maksimāli brīvs, bet maksimāli saistīts, jo visa man miesa mani bremzē. Un mēs domājam, ka mums tāda brīvība darīt visu, ko mēs gribam, kā mēs gribam dot mums, tā ir īstā brīvība. Tā ir brīvība tikai tavai miesai, un beigās, kad tev pienāk laiks kaut ko darīt, ko Dievs grib darīt, tu neesi vairs brīvs to darīt, jo tev vairs nav garīga spēka, tev vairs nav garīga apņemšanās, tev nekā nav, jo viss tev ir iztērēts. Un kā liekas, apstākļi liecina, ka tu varētu izdarīt, bet tevī vairs nav spēka. Tev jau vairs nav spēka. Tu vairs nevari. Kāpēc nevari, jo tu atdevi visu vakardienai, savai it kā brīvajai dienai. Un mums biedē tas šaurais ceļš, mums liekas, ka šaurais ceļš mūs nogurdinās. Mums liekas, ka šaurais ceļš izklausās pēc sviedriem, ļoti smagas dzīves. Nu, tur liekas katrs so tajā filmās. Esat redzējuši, kad ir Indiana Jones tipa filmas, kur viņi ieiet tajās dārguma meklētavās un šās slazdi visādi. Kā saka, tie visādi, ja uzliksi kāju tur asimeņi nāk, un uzliks kāju tur kaut kas iekritīs, un katrs solis, un tad viņš svīzdams arī iet, lai dabūtu to dārgumu, jo ja viņš kļūdās, ja viņš uzliek ne tur akmens velsies uz galvas virsū, un viņš var nomirt. Un mums reizēm liekas, tas šaurais ceļš ir tieši līdzās tā, es nezinu, kur likt soli. Es nezinu, kur likt soli, tāpēc es ar bailēm dzīvošu katru dienu, jo vai vispār man izdosies Dieva prātu darīt? Vai man vispār, ja es ar Martu vispār nerunātu 2 gadus, un man pateikt, pēc 2 gadiem, Marta, izdara šodien to, ko Marta grib. Es teiktu, es nezinu, ko viņa grib. Es 2 gadus ar viņu neesmu runājis. Man nav ne jausmas, ko viņi grib. Man liekas, viņi es nezinu, ko viņi tagad dara vispār, ko viņi vispār domā par mani. Es pat, kā lai es zinu, ko viņi grib. Es, ka 2 gadi nav runāt. Nē, mēs esam runājuši, šup braucot. Vai ne? Runājām. Un ar Dievu, ja tu tiešām dzīvo sadraudzībā ar Dievu, ja tu dzīvo sadraudzībā ar Svēto garu, tad tas arī tas pats stāsts ir. Tu zini, ko viņš grib. Tu zini, ko viņš tev paredzēs šajā dienā. Viņš prasīs, jo mums ir jāsaprot tā kunga prāts, jo viņš grib viņu atklāt. Viņš grib viņu atklāt. Un līdz ar to šaurais ceļš nav šis nezināmais, ka es lieku soli un es nezinu, vai es miršu, vai es tikšu tuvāk balvai. Vai es miršu, vai es eju tuvāk balvai. Vai es miršu, un tur ar sviedriem un mocībām, un tu ej, un jo tu baidies. Zini, kurš tas ceļš tāds tieši ir? Platais. Jo katrs solis tevi nogalināt grib un var nogalināt. Katrs solis ārpus Dieva gribas ir grēks, un katrs grēks mūs attālina no Dieva. Attālina no dzīvības. Platais ceļš būtu jāiet ar bailēm un svīšanu un nedrošību, jo tu nezini, vai tu jau nekāp ārpus drošās zonas. Jo, saprot, plats ceļš, tu vari braukt kā gribi. Brauc kā gribi, kā saka, cik būtu patīkami, ja uz ielām nebūtu joslas, vai ne? Beidzot būtu brīvība. Mums būtu tik viegli braukt, ja mums nebūtu tās joslas, kas mums bojā, tās ceļazīmes, tās nolādētās līnijas uz ceļa. Viņš taču prātu jauc. Liek man braukt pa labo pusi vienkārši. Jūs taču saprotam, cik tas ir apgrūtinoši, ka man ar mašīnu jābrauc pa joslu. Kāpēc es nevaru braukt tā, ka līnija iet pa vidu man? Man būtu vieglāk tā. Man ļoti patiktu. Un tās gaismas man traucē, sarkans, oranžs, dzeltens, kādas vispār nevar saprast, tad viņa oranžs vai dzeltens. Tad vēl zaļš. Murks kaut kāds tā iela. Tad brīvība būtu beidzot mums. Braukt, kā es vēlos. Tad beidzot būtu miers man uz ielas. Visi teikt, Marta, tieši tad miers pazust. Tieši tur viss miers pazust. Ja nebūtu ne līnijas, nebūtu ne zīmes, nebūtu noteikti, nekā nebūtu, un katrs brauc kā grib, man vairs nav miera tur būt. Tas ir nāvis.
tas ceļš ir nāves ceļš. Motociklistu slimnīcas būtu par maz, lai uzņemtu visus motociklistus. Jo tagad jau viņi kā pārkāpja, bet tad vēl visi džipi pārkāpja. Visas fūras pārkāptu un būtu vienas pankūkas. Pat slimnīcā nebūs jāved, morgas pa taisno. Un pie Dieva nekas jau nav savādā. Mēs reizēm domājam, ka tas platais ceļš ir tik vilinošs, tik patīkams, tik brīnišķīgs. Mēs gribam atlaist. Mēs gribam atlaist tur, mēs gribam atlaist šur. Un tad liekas, un tad būs bišķi brīvāk, jūs varēsiet beidzot plūst. Kā pasauli, jo viņa plūst. Vai tad man bija iespēja nesen es airēju tā kā airētājs, bet no supu, un sups jau pirmkārt nav ātrs. Un tad man vēl bija pasažieri, Marta un Naomi, un mums bija jābrauc pret Straumi Gaujā. Un es atceros, kā man bija Turcijā, kad bija kalnu, kas bija airētājs, un kalnos bija kusis ļoti straujuši sniegs, un tā Strauma bija ļoti ātra. Latvijā neesmu nekad airējis tik ātru Straumu. Un kad tu vienkārši stāv uz vietas, tu airē pret to Straumu, skaties, krasts stāv uz vietas. Ļoti depresīvi sajūta. Es saprotu uz treadmill, jā, tu uz treadmill uzkāp, tu skrien, tu zini, tu stāvēsi uz vietas. Bet, kad tu ej upē un tu vienkārši kusties, un visi krastā skatās tevi, un tu liekas tāds teātris, kas notiek, jo man dzēja jau būt tur prom. Un liekas, man vienkārši gribētos pagriezties un ļauties, kas notiek. Un interesanti, mums tā bāze, kur mēs kāpjām, bija apmēram 200 metri no vidusjūras. Ja es pagrieztos, es vienkārši ienestu man vidusjūrā. Nekas labāks nebūtu, ja es būtu jūrā, un jūrā, kad saceļās viļņi, mūsu laivas slīkst, jo viņas, pirmkārt, ir stikla šķiedra, viņas ir šauras, un viņās ātri satek ūdens, un viņas blum, noiet pa leju, pa burbuli. Vecās koka laivas vēl peldē vismaz, vai širās mums ir pa burbuli. Un tur es negribētu būt jūrā. Es vienreiz iebraucu jūrā, atceros. Es iebraucu, domāju, jo tur delfīns solīja, ka peldās. Es gribēju pameklēt delfīnus. Tur jau forši, kalni, tur Antālija bija, jā. Es iebraucu laivu, un es saprotu, ka man nav nekas aizsargs, un ceļās vējš, ceļās viļņi. Un es lēnām jūtu, ka man tā laiva paliek zemāk un zemāk. Kaut es paspētu līdz krastam, ka tie viļņi smeļās iekšā un iekšā. Es noslīdzināšu tagad vidusjūrā laivu. Cik dārgs prieks. Bet labi, es negribu, lai man tur ienes. Lai cik patīkam man būtu vienkārši pagriezt to laivu un ļauties, kā tā Strauma man nes uz priekšu. Jo ticiet man, tā, kad mēs beidzot tikām līdz tā otru galu, un mēs pagriezāmies otru pusi, visi uzstādīja savus personīgos rekordus bez problēmām. Jo mums tā Straume nesa. Viņa bija spēcīga. Bet es zināju, ja es vienā brīdī, ja es neapstāšos un nekāpšu ārā, es aiziešu tur pilnīgi. Un mums reizēm mēs skatāmies uz pasauli otrādāk, mēs ar skaudību skatāmies uz dažiem pasaules cilvēkiem reizēm, liekas, cik viņam brīvi reiz. Tāda brīvība. Viņš var nepārdzīvot. Viņš var atļauties, viņam neviens neko nesaka, pēc tam nebūs mācītājs, nesāks to aizrādīt, un nebūs runas svētdien, un nebūs tas, un nebūs šis. Viņš ir tā brīvi. Tad tu tā domā tikai tāpēc, ka tu nesaproti, kur tev nes tā brīvība. Tā var domāt tikai cilvēks, kā rakstīts psalmos, kurš neapzinās, kur tā brīvība ienes, kādā jūrā tev ienes. Un pēc mūsu dzīvēs tas šaurais ceļš, tā stingrība, tās robežas, ka tu esi tā kā bišķi nofiksēts, viņas nāk par labu. Tu kļūsi skaidrāks. Tev ir skaidrāka apziņa. Tu zini, kur iet, tu zini, ko darīt. Un mūsu dzīvē, zini, ko sākās, kur problēma? Iztēlojies. Pa 1 eiro var nopirkt jebko veikalā, bet tikai vienu lietu. Bet viens ir pa 1 eiro. Kas tev tagad galvā sākās? Tad, ko man ņemt? Tu sāc funktierē, kurš varbūt ir visvērtīgākais. Bet varbūt tas ir vajadzīgs, vai tu vienkārši notirgot. Varbūt vienkārši nopirkt to, kas man garšo. Jo vairāk izvēles, jo smagāk mums paliek. Un tad gudri pārdevēji nepiedāvā tev 16 kurpes. Viņi atnāk ar 2. Viņi atnāk ar ļoti dārgām, kas tev ļoti patīk. Un liekas, un atnāk ar ļoti lētām. Un liekas, bet tas jau tāds lētais gals. Un tad viņš saka, jā, bet ir vēl labāk, ir zelta ceļš. Un viņš atnes 3. kurpes. Viņas ir nedaudz dārgākas nekā lētās, bet viņas nav tik dārgas kā dārgās. Un tev liekas, tu esi uzvarētājs. Jā, jo es neiztērēju tik daudz kā par dārgajām. Un es tomēr nepaņēmu vislētākās. Un tu jūties, ka tu esi labu darbiņu. Kā es gudrs rekās, ja to konsultantu labi no pārdevējs jau zina. Jo viņš pārāk daudz tu iedos, tu neizvēlēsies nevienu.
Viņš sāk ar paceļ augstāk, kā lej, un beigās iedod tev zeltu, ka tu esi uzvarētājs. Cik viegli man viss atrisinājās. Cik viegli. Un pie Dieva, ka tu sāc palikt nenoteikts, ka tu sāc domāt, ka tu gribi platināt visu ceļu, zini, kas ir paliek grūtāk. Mums liekas, ka paliek vieglāk. Bet patiesībā, jo platāku ceļu taisi, jo tu vairs neesi droši, tu vairs nesaproti, vai, pagaid, es esmu vēl drošībā vai nē? Es jau esmu kaimiņu zemē vai nē? Es jau vispār tad drīkstu atrasties vai nē? Tu sāc uzdot jautājumus, jo tu vairs nezini. Tā, ka tu arvien platāk un platāk virzies, tu vienā brīdī pazaudē, un tu sāc jau dzīvot bailēs. Tu jau vairs nedzīvo ticībā. Un, kad tu vairs nedzīvo ticībā, tu nedzīvo autoritātē. Un, kad nedzīvo autoritātē, tu dzīvo jau verdzībā, jo tu sāc nevis būt tas, kurš pārceļ kalnus, bet tu būtu tas, kuru vada dzīvi. Tu sāc kļūt par dzīves vergu, dzīves vērotāju. Tu būtu tevi. Kā ekonomika pūš, tā tu dzīvo. Kā valdība runā, tā tu dzīvo. Kā cilvēki dzīvo, kāda laikapstākļa tās jau garīgais. Kad Bībele mums mācīja, kādiem būt, ja tu redzi šo kalnu, un tu saki viņiem savā sirdī nešaubīdamies, meties jūrā, un tu nesaubīsies savā ticas sirdī, viņš metīsies jūrā. Un beigās tu nevis esi tas, kurš reaģēs dzīvi, bet tu tas, kurš pārmaina dzīvi. Tu esi tas, kurš pārmaina, kā saka, ainavas, tu esi ainava eksperts. Kāpēc? Pēc, ka tu zini, ko Dievs ir pateicis, un tev vairs nav šaubas, tas kalns ir vai tas nav. Tu zini, ko Dievs runāja. Tu zini, kā jābūt. Kā ja es pieeju pie vīģes koku, viņam viss ir ļoti skaidri. Ir lapas, tad bija jābūt augļiem. Nav augļi, nolādēts, ejam uz priekšu. Māca, ko? Viņš koks, vairs nav. Kas notika, ja es? Tad saka, kalnus var pārlikt pat, ja vajag. Kalnus var pārlikt, ja vajag. Ja tu ticēsi, zini, kas ir, bet tad, kad tu nedzīvo sadraudzībā ar Dievu un kad tu dzīvo brīvībā, tev arī vairs nav ticība nekādiem kalniem. Tev pat vairs nav ticība, vai Dievs tev rīt svētīs tavā darbā, jo tu īstenībā nezini, vai tu dzīvo Dievu glābūtnē. Tev vairs nav pārliecības. Tev vairs nav pārliecības. Tad, kad tu dzīvo viņa tūmā, tad, kad tu staigā uz viņa ceļiem, tev arī nāk miers, jo tu zini viņa prātu. Tu zini viņa gribu, tu zini viņa autoritāti, un tas tev dod spēku tiešām būt brīvībā. Jo zini ko? Arī tiem, kas spēlē pa straumi, mēdz būt grūtības, bet viņiem nav autoritātes, kā tik galā ar viņām. Viņš turpina ļauties, cerams, ka tās grūtības beigsies kādu dienu. Bet tie, kas iet pret straumi, kuri neļaujās visam, viņi jau zina, ka viņi jau ir izvēlējušies grūto ceļu, bet tajā pašā laikā viņi zina, ka Bībelē rakstīts tas, ka viņš ir aicināts, viņš būs arī darītājs. Uzticams ir aicinātājs, viņš būs arī darītājs. Un viņš tev dos spēku, jo tas ir viņa ceļš. Tas ir viņa ceļš. Un pēkšņi tas šaurais ceļš tev vairs nebiedē, jo tu zini, ka viņš tev dos spēku viņu iet. Pasies Pāvila dzīvi. 1. Korintieši 4.11. 1. Korintieši 4.11. Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes. Esam pliki un vajāti, bez pajumts. Un mēs grūti strādājam ar savām rokām. Mūs lamā un mēs svētījam. Mūs vajā un mēs paciešam. Mūs zaimo un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē. Kājām minam visiem līdz šai dienai. To es jums rakstu nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus. Un tas viss kādēļ? Kāpēc Pāvilam šāda dzīve? Viņš pilnīgi atkritums esmu. Ciešam badu, slāpes, pliki, vajāti, lamā, vajā, viss kaut kas zaimo. Un pat tikko Dievs viņam bija teicis, es atcerēties, Apostļu darbu 9.16. Apostļu darbu 9.16. Jo es viņam rādīšu, tas ir par Pāvilu, cik daudziem mana vārda dēļ jācieš. Jo es viņam rādīšu, cik daudziem mana vārda dēļ jācieš. Kristietība nekad nav bijis papildinājums tavai dzīvei. Tā ir 100% vecā aizstāšana. Tas nav papildinājums. Un tad, kad mēs gribam kristietību kā papildinājumu, tad tas nestrādā nekad. Papildinājums, tas nav kāds kaut ko pielikt klāt. Kāpēc? Jo rakstīs Lūka 14.33. Lūk, 14.33. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Kas neatsakās no visa, nevar būt mans
māceklis. Cilvēks nav gatavs maksāt par to, kas nav vērtīgs, cilvēks nav gatavs cīnīties par to, kas nav vērtīgs, un cilvēks runā tukšu valodu, kad viņš dzīvē nekur nevirzās, ka viņam nav mērķis, viņa runa kļūst tukša. Var satikt cilvēku, kurš ir tukšs, ka viņš nekur nevirzās. Viņam paprast, mēģina viņu runāt, viņam nav ko teikt. Jo viņš nekur neiet. Viņš vienkārši plūst. Vienīgais, par ko viņš šobrīd var runāt, varbūt ir futbols. Tas viss, ko viņš var izspiest no sevis, varbūt. Viņš nekur neiet. Viņš neskan. Ir pilnīgi izlaists. Viņam nav robežu, viņam nav mērķi. Viņš nekur nevirzās. Es ticu, ka tā bija cīņas pilnā dzīve Pāvilam, kas viņam deva visu šīs atklāsmes. Pāvils pat īstumā teica, ka viņam ir dots dzelonis miesā, jo lai viņš nepaukstinātos dēļ šo atklāsmē. Jo patiesībā mēs redzam, ka viss šīs grūtības, visam, kam viņš ved cauri šīm mērķtiecīgā dzīve, viņam dod atklāsmes. Tā bija dzīve, kas deva skaidrs robežs, skaidru runu. Kad Pāvils skaidri noliek robežu, ka viņa pēkšņi viņš spēja runāt skaidri, interesanti, kurš uzrakstīja Korintiešu 13 nodaļu? Nevis vīrietis, kurš bija aprecējies. Tas bija vīrietis, kurš nav bijis laulībā. Viņš spēja uzrakstīt par mīlestību, viņš saprot, ka mīlestība ir kaut kas vairāk kā tikai laulība. Tā nav tikai laulība atrodama. Tas bija Pāvils, kurš mērķtiecīgi dzinās uz mērķi, tāpēc viņa runa un dzīve bija skaidra. Viņš nešlupstēja un nebija divdomīgs. Kā mēs arī tieši modrši arī šodien, man liekas, lietojušies. Vai viņš pirms tam lasīja. Bet no Filipiešiem 3.12. Filipieši 3.12. Nevis, ka es jau to būtu saņēmis vai jau es būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satver, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai, debesu aicinājumam, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Mērķtiecīgas robežas, 1. Korintiešu 9.26. 1. Korintiešu 9.26. Tātad es skrienu nekā uz ko nezinām, es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Kad viņam ir šis skaidrās robežas dzīvē, un viņš kāpēc es to runāju? Jo bieži vien, kad runā kristiešiem, tāds sajūta, ka viņi cenšas, viņi grib, viņiem liekas, viņiem ir par šauru. Kad Usains Bolts vai kurš sprinters skrien, vai kaut reiz esat dzirdējuši, ka viņi gribētu, lai viņam būtu vēl platāks celiņš. Viņiem par šauru ir. Viņš gribētu, lai ir platāks. Visi teiktu, Mark, jo platāks, jo lielāka iespēja, ka viņš tur sāks dreft, viņš pazaudēs laiku. Viņš būs sliktāk rezultātu uzstādījis. Kāpēc? Jo viņam plats, ja viņš vēl sāks staigāt apkārt turpi šur, viņam būs garāks ceļš un viņš nevarēs uzstādīt pasaules rekordu. Viņam mērķis ir maksimāli taisni skriet. Un ceļš ir pietiekami jā, viņš ir šaurs, protams, tur, bišķi platāks pa pleciem, protams. Lai, kā saka, viens otram neievelk ar elkoni. Bet vienlaicīgi viņiem nevajag vēl platāku, jo viņi zina, šis nav par komfortu, šis ir, lai es tur nonāktu pirmais. Tajā finiša līnijā man jābūt pirmajam, un man nevajag platumu, man tieši otrādi, man vajag fokusēties uz priekšu. Fokusēties uz priekšu. Es atceros, kad Usains Bolts vēl bija savā sākumā, kad viņš vienbrīd bija ļoti labs, viņš varēja skriet tur pusfinālos apkārt skatīties. Bet tad, kad viņš palika vecāks, viņš apkārt vairs neskatījās. Kājas vairs nekustēja tik ātri. Viņš gribēja, lai tā līnija ir vien tuvāk un tuvāk, vai tālāk, vai es nezinu, kas viņam bija gribējis. Viņš ir kā pašs garais, viņam vēl būtu gribējis tālāk. Varbūt. Bet problēma jau nebija ceļā. Viņš neteica, vai te pa šaura palika. Nekas jau nebija mainīt. Vienīgais, ka bija problēma, viņš bija palicis lēnāk. Un mēs reizēm gribam vainot savā lēnumā, savā vājībās ceļu. Te pa šauru palicis. Tagad grūti šo ceļu iet.
Vai nevar bišķi atlaist kaut kur. Un tad mēs paliekam tādi nekādi. Mēs paliekam tādi nekādi. Mēs kaut ko runājam, kaut ko nerunājam, kaut ko sakam, kaut ko nesakam. Bet Kolosiešiem 3.1 ir rakstīts, ja nu jūs, Kristu, esat augšām celšies, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, kas paaugstinās pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Ka tu mērķtiecīgi virzi savas domas uz augšu. Tu mērķtiecīgi virzies uz augšu. Tu stiepies, kā Pāvils, kā mēs lasījām, stiepdamies. Aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas ir priekšā. Nāmi atnesīs, ja? Atnesīs man, jā, man tagad, protams, reiz, kad ierodies ar ilustrāciju baznīcā, visiem ir jautājumi. Paldies, paldies. Šī ir, jā, ģitāriņa. Un vienu lieku, ko mēs izdarīsim, es parādīšu jums. Mums šai ģitārai ir stīgas, kā jau kurai ģitārai stīgas, ja? Noliksim viņu šeit, pasīsimies. Gan jau, kas skanēs. Un pasīsimies. Pirmā stīga. Un tagad būs pēdējā. Tā izklausās kristietis, kuram nav, kas? Nospriegot stīgas. Viņš ir ļoti brīvs. Ziniet, kā skan brīvs kristietis? Tā otra stīga skan, tāpēc tas nav tā stīga. Pilnīgi nekas. Bet mēs varam kaut ko vienā brīdī darīt. Ko tu vari darīt? Viņš teikt, Mark, stīga jāmet ārā, ģitāri miskastē jāmet. Viņa nav laba ģitāra noteikti. Es ticu, jā, viņa. Tas nav nekāds mākslas darbs. Bet kaut kādas dziesmas pilguns, kur noteikti vēl var nospēlēt ar viņu. Un, ja mēs nedaudz jau viņu gribētu, kā saka, pievilkt. Paskamies, kas tagad jau vēl projām nekā nav. Jūs, ka baigi ļenganais bijis. Baigi ļenganais. Zini, kas ir tā tiešām daudzi kristieši tā izklausās. Ko domā par to? Tu brauks tur? Par ko tavs sirds deg? Kaut kas no tevis var iznākt, kaut neliela skaņa, kaut kas bišķi jāpievelk. Kaut kas vēl jau nāk. Tūlīt būs. Kas jau bija. Pievelkam vēl bišķi, kas saka, pievelkam bišķi. Un jau tā, jau kaut kas jau vēders, jau kurkst var dzirdēt vismaz, ka kaut kāda apetīte kādam ir. Kaut ko varbūt slāpes, varbūt tomēr cilvēkam sāk slāpt pēc kaut kā. Kaut kādas mērķis sāk parādīties tomēr Dieva valstībā. Bišķi jāpievelk vēl. Vēl lielāks vēdergrība, jā. Un mēs velkam, un vēl, tāpēc viņš bija tik ļoti vaļīgs, viņš man bija. Jau ir, jau tuvojamies kaut kas jau, man liekas. Es jau nezinu, es neesmu. Kristus vairs būtu, viņš man varētu, es teicu viņiem, vai redzēja rādīt man īkšķi, tur vēl ir tālu vai nav tālu. Bet pasies, mēs esam tikuši no pilnīgas blank, līdz jau kaut kādai, kaut kas jau skan tomēr. Kas notika? Kāpēc? Tik vienkārši. Mēs neko neizmetām. Mēs neko nepateicām, visi padavāmies. Nav jēga, šis ir, reku bija 5 stīgas, bija tā sastā miskastē jāmet. Kur bija problēma? Bija vaļīgi palikusi. Bija atlaidusi. Un kad mēs viņu esam pievilkuši, skan kaut kas jau. Kāpēc? Viņa atļāva sevi izstiept. Viņa atļāva sevi izstiept. Un jā, šobrīd viņa ir iestiepta. Viņa vairs nav tik brīva, kāda viņa bija, pirms tam dejoja tur. Bet zini, kas ir? Viņa bija tik brīva, ka no viņas nekādas skaņa neiznāca vairs. Nekādas skaņas nebija viņai. Viņa bija tik brīva, ka nebija jēgas no viņas, kā stīgas tur. Viņa traucēja, jo, ja kāds būtu spēlējis, tad labāk noņemam nost to vienu lieko, jo viņi tur ņemās un traucē man. Un zini, kas ir reizēm kristieši, kur dzīvo tik brīvi, vairāk traucē draudzē nekā nes svētību. Viņi traucē ar savu brīvību. Viņi piedaudza visus pārējos. Un reizēm, ko dara? Pavelk vēl pārējos. Kāpēc viņš var būt tik brīvs? Man te iestiep, man tur grūti, man tur jābūt, man tas jādara, man jālūdz, man jālasa Bībele. Kāpēc mani tas stiepj? Bet zini, tu skan.
tevis skaņa nāk ārā. Tevi var lietot. Tu esi derīgs. Un kad paņem, un zini ko, jā, stīgs, man Kristofers reiz brīdināja, es viņam palūdzu, lai viņš noskaņo pārējās stīgas, pirms es braucu šur. Viņš teica, Mārka, ārā ir tik karsts, ka temperatūras tā mainās, ka varbūt atkal tev vajadzētu noskaņot, pirms tu ej runāt. Nā, Kristofer, man neko, paldies, ko tu izdarīji. Es ceru, ka cilvēki man piedos, ja viņas neskanēja perfekti. Bet viņš viennozīmīgi skanēja labāk par tavu pēdējo. Kad viņš saka, ja mēs atkal atbraucot, cik tu man pagājis, viņš man skaņoja 4:00, tad labi, pusotru stundu 40 pagāja, un viņš saka, atkal vajadzēja jau, iespējams, dēļ temperatūras. Atkal vajadzēja, vai nu pievilkt, vai atlaid, es nezinu, bet, kas, nevis tikai Dievs viens zina, mūziķi viens zina, ko vajadzēja izdarīt ar šo stīgu. Bet, ko es jums pateikšu? Tik vien vajadzēja, kā pievilkt, stingrāk nostekt, nolikt robežu, iestiept. Un pēkšņi viņš nestaigā šādi, bet viņš kustās ļoti mazāk. Viņa tā amplitūda nav šāda, viņa vairs neredz skaņu, bet viņa priekš šīs stīgas, jo katrai stīgai savs, saprotiet, viņiem ir savs skanējums, katrai savu frekvenci, un viņai vajag iestiept savu katrai, lai radītu to īsto, kā viņai paredzētu skanējums. Un tāpat tavā dzīvē, Dievs grib ievilkt tev robežu. Un liekas, bet man tad, zini, tad tu tieši skanēsi. Mēs reizēm skatāmies uz kādiem, kāpēc viņiem tik brīvi? Kāpēc viņš nav tik stingrs? Zini kā, katrai stīgai ir bijis savs rasnums. Un kādam vajag... Mēs zinām, ir bērni, kurus tu var atstāt uz stundu un viss būs kārtībā. Un ir bērni, kurus tu nevar atstāt uz stundu, jo māja nodegs. Tā vienkārši ir. Ir bērns, kurus tu vari atstāt uz stundu, un ir bērns, kurus tu nevar atstāt uz stundu. Un viena brīvība ir pašnāvība un zaudēts īpašums varbūt. Kamēr otram brīvība viss kārtībā. Viņš jau pat pateiks, mammas, es izpildīju mājas darbus, jau liekas, tu zelta bērniņi. Jā, viss domā, kur ir tie superbērni, kur viņi ir. Bet tas Dievs zina, mēs esam viņa bērni, viņš zina, ko viņš tevi saliedz dzīvē. Un viennozīmīgi, jā, mums visam aiznās šauro ceļu, bet tu neskaties, ja tev liekas, tev ir pa šauru un liekas, kādam ir platāks. Baudi to, ka Dievs tev ir nolicis tavas robežas. Un tu vari mērķiecīgi iet uz priekšu, un tu deri. Tu esi derīgs. Atzīšos godīgi. Es vienmēr augstu, man vienmēr ir gribējies, lai man būtu daudz brīvā laika. Un tad, kad es viņus saņēmu, es vienmēr nožēloju, ka man ir daudz brīvā laika. Jo man liekas, es viņu tik daudz kur izniekoju. Tas ir tās paradoxālā, mana vienmēr tā dzīves sāpe. Es gribu brīvo laiku, bet, kad es viņus saņēmu, es neesmu tik priecīgs par viņu. Es pamanu, ka es, diemžēl, neskanu tā, kā vajag. Es nepieņemu lēmumus tik mērķiecīgi. Ja? Jūs paši saprotat, jūs iet veikalā ar ko? Ar nedaudz kapēkām vai ar miljardiem. Ja mēs tu iet miljardu maksimā, tu vispār nedomā, ko gribu to ņemu. Es visu veikalu varu nopirkt. Vairākus. Tev nav jādomā, tu brīvs, pēc, ņem, ko gribi. Tu ieej maksimā ar 10 eiro, tu sāc domāt, ko man tiešām vajadzēja. Ko man tiešām vajadzēja. Ko man vajag. Nevis varbūt pat, ko es gribu, vairāk jautājums, bet ko mums vajag šobrīd. Jā, es gribētu to, jā, es gribētu varbūt to un to, bet man ir tikai 10 eiro šobrīd, un es zinu, ka man mājas tas, es ceru, ka man izdosies. Un reizēm varbūt pat ir tādi gadījumi, es nezinu, kā jums bija, bet ka tu pilnīgi centā nopērc visu, un tu ej pie klases un 9,98 eiro. Halleluja, izdevās. Un tu nopirki tieši to, ko vajag varbūt. Jā, tu nenopirki visu, ko gribēji. Tev bija robežs. Un tieši robežs tev lika domāt, ko man vajag. Šaurais ceļš tev liek domāt, ko Dievs grib. Ko Dievs grib šajā dienā. Ko Dievs, un kad tu sāc dzīvot, un tu ļauj Dievam sev pastiet, ilgi tajās robežās, zem spiedienu, Dievs, man gribētos tā brīvā, bet tu sāc domāt, ok, Dievs, ko tu gribi? Es gribu, lai tu skani man. Kad es spēlēju tevi šo noti, es gribu, lai tu tā skan arī. Jūs zini, ko? Es veidoju mākslas darbu. Un tu esi daļa no mana meistara darba.
Un es gribu, lai, kad es tev pieskaros tajā brīdī, lai tu tā skani. Bet, lai tu skanētu, tā tev ir jābūt zem, kā saka, nedaudz zem spiediena, zem iestiepuma. Un, kad tu zem iestiepuma, jā, nav komfortabli, tu nevari tur kustēties, kā gribi visur, bet zini ko, katreiz, kad es tev pieskaros, tu skani tā, kā es gribu. Un tu skani tā, ka cilvēkiem nes svētību. Tā, ka cilvēki var piedzīvot un baudīt. Iedomājies, kad spēlētu meistars, violnieks atnāktu. Un katra stīga skanētu tajā brīdī, kā viņi grib. Ko viņš var nospēlēt? Viņš nevar, jo viņš bija paredzējis, ka būs tā, bet nē, viņi izdomāja tā skanēja. Viņš pieskarās tā, ne tā, kaut ko citu dara. Beigās viņam sanāk hauss un ne mākslas darbs. Un cilvēki domā, laikam nav mācījies. Mēs paši zinām, ka katra stīga neizdomā, kā skanēt. Bet mēs kā cilvēki tā gribam dzīvot. Mēs tā gribam dzīvot. Un tieši tāpēc, ja tu gribi redzēt Dieva autoritātes vēl dzīvē, tu gribi dzīvot dzīvi, kas dod godu, tev jāļauj Dievam sev nokt robežu. Tev jāļaut un nevis dusmoties par šauro ceļu, bet teikt, Dievs, paldies, ka šis šaurais ceļš man notur mani rāmjos. Es tā stīga esmu ievilkt, jo tiesi man tā sarulētā stīga, ka viņi tirgojās tur veiklā, viņi vispār neskan. Viņi sarulēti, viņi ir nolikt malā, kastītē. Liekas, viņi neskan. Ne? Neskan. Nē, viņa jāievieto un tu viņa nostiep. Un viņi skan pēkšņi. Un ziniet ko? Mūzika, viņi saprot, ka tur vienkārši nevajag kaut kā, vajag tieši īsto skanējumu. Tieši īsto. Un tieši mūsu dzīvē, ka Dievs tev ir paredzējis dzīvot priekš viņa, viņš ir paredzējis tev īsto skanējumu. Tu esi unikāls stīga. Esi unikāls stīga, tev ir īpašs skanējums. Tieši tāpēc paldies Dievam par dažādiem kalpotājiem, paldies par dažādām draudzēm. Paldies Dievam, jo ir īpašs skanējums. Un ka mēs varam baudīt to, ka cilvēki ļaujās, gluži kā tāds Pāvils, kurš ļāvās atmest visu lieko un mērķiecīgi skriet un ļaut Dievam sevi stiept tā, kā viņš grib. Ka viņš pats saka, es stiepjos pēc mūžīgā, es stiepjos pēc doma, kas saka, vērš savus domas uz augšu. Tad nāk svētība. Pāvils bija zem spiediena. Jā, Pāvils bija iestiepts. Bet zini, ko arī tev ir jābūt iestieptam. Arī tev ir jābūt iestieptam. Un ka tu esi tāds, tici man, pārējie apkārt baudīs. Jo, ka tev pieskarās Dievs, no tevis nāk skaņa. Kad Dievs tev lieto, tas nes svētību. Jo, ja mēs bieži gribam tieši to, ko mums nevajag. Kā ļoti veselīgi bērni mēs esam. Mēs gribam tieši to, ko nevajag. Un pie Dieva tā nevajag. Pie Dieva vajadzētu būt tā, ka mēs gribam to, ko vajag, to, ko Dievs grib. Un ka mēs tā dzīvojam. Tā ir tā brīvība. Brīvība. Būt tam, dzīvot tam, kam tu biji radīts. Jo, ja es nespēju dzīvot tam, kam es biju radīts, tad es neesmu brīvs. Es neesmu brīvs. Esmu vergs kaut kam. Jo, ja es biju paredzēts Dievam, un es dzīvoju kaut kam citam, esmu izlaists, nezinu, ļengana stīga, blang, nekam neskaņoši, nekam nederīgi. Es neesmu brīvs. Tavs šaurais ceļš nav tavs cietums, tā ir tava brīvība būt Dievam derīgam. Būt tiešām tam, kurš nevis bīstās dzīves, bet bīstās Dievu. Un tas, ka viņš bīstās Dievu, viņš nebīstās dzīves. Jo viņš zina, pat ja man kalns ir priekšā, es teikšu, meties jūrā. Pat ja kalns man ir priekšā, es varu teikt, meties jūrā. Jo esmu ļāvis Dievam savu dzīvi iestiept. Es viņam ļauju un es uzticos. Un zini, tā kā man teica Kristofers, ja temperatūra mainās, tur jāpieregulē, un tāpat es uzticos, ka Dievs, viņš ir meistars, viņš zina, kurā brīdī man pievilkt un kad vajag atlaist tā būt. Viņš zina. Viņš zina, Dievs zina mani, viņš zina, kam vajag, kurā brīdī kādam man vajag būt. Viņš zina. Viņš zina to brīdi, un es pats nezinu, bet vienīgais, ka man jāuzticas, es uzticos.
Ka tie abi gali, ko tas man nolic par robežām, ka tas nolic man šos ceļus, tas ir par labu. Jūs gribat, lai man runa nav tukša. Es nevaru neko nepateikt. Nē, es runāju skaidri. Skaidri skaņa nāk. Kā Bībelē, labi, pilnīgi slīdz konteksts nepareizs, bet Bībelē runāts ir par, ja taura izdod neskaidru skaņu, kurš gan gatavosies karam. Tur ir runāts par mēlēm, protams. Bet ja izdod neskaidru skaņu, kurš gatavo? Ja mēs kā kristieši esam bezmērķīgi, izlaisti, no mums nekas skaidrs nenāk ārā. Mēs esam kā tāda taurīte, kas neizdod skaidru skaņu. Kā ģitāra stīga nepievilkoda. Kaut ko vibrē, bet nedod skaņu. Šūpojās, bet nedod skaņu. Šūpojās, bet nedod skaņu. Ļauj Dievam sev iestiept. Parād viņiem, ka viņš ir noliek tos stingras robežas. Šeit turies. Turies uz šī caurā ceļa. Turies, cīnieties, ieiet uz šaurajiem vārtiem. Pieliec piepūli. Pieliec piepūli. Turēties. Un man liekas, mums kristiešiem arvien vairāk un vairāk jāiemācās pateikt lietām vienkārši nē. Lai mums paliek, kā saka, kapacitāte pateikt Dievam jā. Ja tu visiem apsoli iet ciemos pie šovakar, pie kā tu aizies beigās ciemos? Saproti, ka bet es jau nevaru pie tā iet, jo tas apvainosies, jo arī tam es apsolīju būt pie viņa. Beigās es saprīšu, labāk es palikšu mājās. Lai nesāpinātu nevienu. Beigās tāpat viss ir sāpināts, jo tu visiem solīji. Nebaidies pateikt nē. Nebaidies pateikt nē. Lai varētu pateikt Dievam jā. Tēvs, tev pateicos par šo dienu. Es tev pateicos, ka es varu dzīvot tev. Un es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, arī šajā dienā. Es gribu būt tavs instruments. Es gribu būt tavs meistardarbs. Es gribu būt tev derīgs. Un es negribu, mans tēvs, ka es kā stīga gribu būt tādā brīvībā, ka es pilnīgi esmu nederīgs. Ka es gribu būt tādā brīvībā, tik ļoti atlaist, tādā pašplūsmā, Dievs, ka es vienkārši neesmu derīgs. Bet es lūdzu, Dievs, ka es ļauju tev iestiept. Es ļauju tev iestiept, ka es varu ļauj, Dievs, un liekas, Dievs, man liekas, ka ir tik šaurs, Dievs, es gribu uzticēties, ka nav par šauru. Dievs, tu esi man devis spēku, pat noiet visšaurāko ceļu, jo es zinu, Dievs, ka tu esi man novilcis robežas, ka tu esi nolicis man skaidrs robežas. Es esmu tev derīgs. Es esmu tev derīgs, mans Dievs. Pēc es lūdzu arī šovakar, mans Dievs, ka es nenobīstos, bet tieši otrādi pateicos tev par katru robežu. Par katru šauro ceļu, ko tu esi līdz manā priekšā. Jo es zinu, Dievs, ka tu dod man balsi, tu man dod skanēt, tu dod man, ka man dzīve ir par svētību. Ka man dzīve ir par svētību. Ka es nesu svētību, Dievs. Un es lūdzu, lai es neesmu tie, kas kurn un čīkst un ir nepateicīgi. Par to, ka mums reizēm liekas, mums ir par šauru. Paldies, ka tu man uzturi uz ceļa, jo man ir jāskrien uz priekšu. Man ir jādzenās uz priekšu. Un es zinu, ka tad tas ir baudāms. Tā ir svētība. Es varu būt par hallelujies, kas var būt tāds, no kura nāk skaidra valoda, no kura nāk skaidra skaņa ārā. Skaidra skaņa. Kad meistars pieskarās pie manis, es cietu tam kungam. Kad meistars pieskarās, es skanu tam kungam. Kad meistars pieskarās, es nesu svētību tam kungam. Lai, kad tu katreiz, kad tavu roku pār mani nāk, lai es nesu svētību. Lai, kad tu nāc pār mani, Dievs, lai no manis plūs svētība. Kad tu nāc pār mani, lai no manis plūs dzīvība. Kad nāk no manis, lai no manis plūs dzīves, ūdens, traumas. Tavu svētā gara svētība. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu svētī, piepildi un atjauno mūsu Dievs arī šajā vakarā. Bez bailēm uz priekšu. Bez bailēm uz priekšu. Tev vienam gods, tev vienam slāva un pateicība, mans Dievs, mūžīgi mūžos. Amen.